Vecāki pie manis vēršas ar jautājumu, ka viņu bērns sit viņiem, sit mammai vai tētim, ko šādā situācijā darīt. Girl, don't you put them hands in. You ready? Hit me again. Hit me. Think I'm playing. Hit me. Ka mamma prasa savam bērnam iesit man atkal. Bērnam ir konkrēta domāšana. Šajā brīdī, kad šī mamma pieprasa savam bērnam, lai viņš viņai sit, bērns nesaprot to, ka tā ir pārnesta nozīme, ka patiesībā vecāks nevēlas, ka viņam sit. Un savukārt mamma reaģē, cenšoties iesist šim bērnam, uz ko bērns pretī reaģē ar ko līdzīgu. Mēs redzam šeit neadekvātu audzināšanas pieeju, kur vecāks modelē agresiju un vardarbību pret bērnu. Tātad šī mamma pirmkārt pieprasa, lai bērns iesit, un tad, kad bērns pieskarās, viņa parāda, ka grib iesist šim bērnam, uz ko bērns reaģē, un pēc tam arī veido šīs robežas, lai bērns nesistu. Ja bērns kaut reizi tīši vai netīši ir iesitis, nekad nedrīkst bērnam pieprasīt, lai viņš sit vēl, vai bērnam darīt to pašu. Tāpēc, ka bērns nesaprot pārnestas nozīmes. Viņš iemācās, ka tas ir veids, kā šo situāciju risināt, kad arī citās reizēs, kad būs problēma situācija un bērns varbūt dusmu iespaidā ir iesitis, viņš nezinās, kā to situāciju risināt, ja viņam nepastāsta, kas tur notika un ko viņš varētu darīt, bet, piemēram, bērnu ieper vai viņam pretī iesit un saka, un kā tu juties? Bērns nesaprot tādu mācību. Ja bērns ir iestis, viņam ir jāpasaka, sist nedrīkst un jāpastāsta, ko var darīt citādāk. Šis video, ko mēs skatāmies, te ir neadekvāta pieeja un šādi bērns nav jāaudzina un nav jāveido robežas. Padalies komentārā, kā tu rīkojies situācijā, kad tev bērns ir iestis.